Nu, ko tagad cerības uz vēl vienu Latvijas rekordu. Dodamies pēc tā, Kristīna Steins, pareizāk sakot, dodās pēc tā. Cerēsim, ka tas arī izdosies. 200 metru peldējums uz muguras. Pirmajā celiņā būs Anna Gricenoka, peldēšanas kluba Olimps pārstāve. Otrajā celiņā Viktorija Graceva no sporta kluba Delfīns. Nu, redzam arī ekrānos šī peldējuma dalībnieces, kādas tās būs. Trešajā celiņā jau pieminētā Kristīna Steins. Ceturtajā celiņā Ketlina Sepa no Igaunijas komandas top. Nu, tagad jūsu ekrānos, jā, no Kristīna Steins šajā cepurītā ir uzraksts Latvija. Cerēsim, ka izdosies viņai sasniegt Latvijas rekordu. Un 5. celiņā tātad Poļina Kurmeļeva no sporta kluba Delfīns. Kristīnai Steinai pieder Latvijas rekords 2 minūtes, 16 sekundes un 1 sekundes simtaļa. Viņi to sasniedz tieši šeit, tieši šajās sacensībās rīta sesijā. Tā kā 3 Latvijas rekords Rīgas sprint sacensībās viņi ir sasniegusi 50, 100 un 200 metru peldējumos uz muguras. Un tagad iespējams vēlreiz to arī labos. Un pēc rezultātiem otrā varētu būt Ketlina Sepa, ar kuru arī iepriekš sacensusies Steinu. Pagaidām redzam, iet uz Latvijas rekordu ir 23 simtaļas priekšā tām, bet Ketlina Sepa arī ļoti tuvu ir Steins. Tā kā redzēsim, vai turpinās pēc grafika iet uz rekordu Steins, bet katrā ziņā viņai arī ar Ketlinu Sepu vēl būs jāpacīnās par zeltu. Skatāmies pie 100 metru atzīmes. Jā, pārliecinoši uz Latvijas rekordu. Un nākamajos 50 metros vēl pamatīgi laiku iegūs Kristīna Steins, un tagad šķiet, ka arī Ketlinu Sepu viņa sāk, teiksim tā, nospiest. Aizvien vairāk ir priekšā. Tūlīt nākamā atzīme būs 150 metri, kad skatīsimies, kāda turpinās šī rezultāta attīstība, vai vēl vairāk priekšā Latvijas rekordu grafikam ir Kristīna Steins. Tieši tā, jau 4 sekundes priekšā Latvijas rekordam. Kristīna Steins pamatīgi uzlabos, izskatās, ka savu iepriekšējo rezultātu no rīta sasniegto Kristīna Steins. Sajūta varbūt laba konkurence no Ketlinas Sepas, kas vēl palīdzēja, teiksim tā, palielināt ātrumu, vēl lielāku motivāciju deva. Un domāju, ka uz labu rezultātu mēs tātad Kristīna Steins varētu ieraudzīt varbūt zem 2:10, varbūt, un skatāmies, tieši tā arī notiek. 2 minūtes, 9 sekundes un 88 simtaļas. Jā, bravo šai meitenei, 20 gadus vecā Kristīna Steins. Apsteidz viņa savu Latvijas rekordu par vairāk nekā 6 sekundēm. Pamatīgi uzlaboja savu rezultātu Kristīna Steins, un var būt priecīga šī meitene. Šoreiz viņa arī pati ir apmierināta ar savu rezultātu. Un 3 Latvijas rekordi Kristīnai Steins šajās 2 dienās. Meitene no Kanādas, bet jau varam saukt viņu par Latviju. Tā runā peldēšanas sabiedrība.